Kas te notiek? Veidot pašais rociņu. Skaņas cilvēks galvenais, kuram pateicoties viss ir dzirdami kadrā. Kā mēs noskaņojam raidījumu vadītāju, lai viņš būtu gatavs raidījumu ierakstam? Tāds raidījuma vadītājs atnāk uz ierakstu. Tad producents viņu noskaņo raidījumam. Un ir gatavs ierakstam. Vēl viens tetovēts kolēģis, pasties. Lūdzu. Lūdzu runā klusiņām, staigājam arī un neelpojam. Lai izdodas. Ārmatais brīnišķīgs. Kas gan var būt skaistāks kā lasīšana starp rindām? Mūsu brīvā cīkstona Anastasija Grigorjeva rudens pusē laida pasaulē dēlu. Kas šodien nāk ciemos? Būs Krišāns Rēdliks, Kaspars, florbola. Kaspars florbola čempions tikko, kas bija? Jā, un Dārs Bertāns. Reiku čempions nāk, pareizi saprot? Cieņi. Var paspiest rociņu. 1,93 m. Priekš video. Viss cieņi. Kā ir būt čempionam? Ja mēs varam tādu neoficiālu interviju uztaisīt. Nu, man jau šis ir 3. tituls. Pieredi, ja? Jā. Kur tur tas smēķis? Tai masveidībai. Jo ne tikai līdzutē, bet arī uz komandu. Kāds varētu būt vidējais vecums, kā sāk cilvēku nodarboties ar florbola Latvijā? Kristus nesaka, ka tas ir 6, bet man liekas, ka nē. Tur kaut kāda pats. Šis ir čempions. Šis ir 26. čempionu kauss. Šis ir Red Bull florbolā kauss. Un turpināsim svinības. Priekā. Es tiešām novērtēju. Tas nav tāpat vien. Tā bija mana ideja. Tā bija tava ideja, un tu piekriti. Es arī gribu tādu zobu krāsu kā tev. Zobu krāsu. Kāpēc tur ir maldas? Ēdiet rūjienu saldējumu, un jums būs šitādi zobi. Jā, bet reāli atradīs rūjienu saldējumu, kas tic man. Un es trāpēju tikko Dairim Betānam hokejā golus. Bet, vecīt, es zinu, ka ir diemžēl, es nevaru baigi priecāties, tāpēc, ka es pirms tam zaudēju Gudļevskim, zaudēju Rodrigo Ābolam un Irbes dēlam. Kas ir ļoti interesanti pašā Ņorlānā pilsētā ir likums, ka tiem ķēdes restorāniem, tiem fast food ir 3 reizes lielāka nodokļa. 3 reizes nemaldos. Un tāpēc viņiem nav, viņi principā ir doma, lai viesus vietēji, vērt tā kā savas vietas vaļā. Un nenormāli labs tas ēdiens. Viņiem jūras ēdiens ir tā kā galvenā virtuve. Un nenormāli garšīgs bija tā, ka man sieva bija atbraukusi uz vienu nedēļu, un mēs gājām tad uz tādām random vietām, tad mazīt restorāns, ka liekas, ka bet ēdiens tik nenormāli garšīgs. Jā, Spānijā es arī sāku ēst jūras ēdienu. Nopietni? Jā. Pirmā un vismaz ar godu aizies, ne? Man ļoti patīk. Tagad jau... Un tik rēcīgi, ka Dairis vienkārši savalst pultu brīdi, jo viņš sācā mierīgi. Es vienkārši, es esmu redzējis, kā tu spēlē, bet es neesmu piefiksējis to mirkli, kā tu rieģē uz situācijām, kad, teiksim, vai nepatīkot tietnes, pasaka, kā tu emocionāls veidi, ne? Jā, nenormāli. Nenormāli, ja? Var redzēt, izgāz vārds. Un es arī sapratu, ka, lai es varētu normāli paspēlēt, man jābūt, man jāuzvalkās, jābūt trakam. Ir jābūt tādam uzvilkam, jā? Jo, kuriem tas ir sācis, kur es esmu nonācis. Es tieši, jūs gribat uzspēlēt vienu ar Krišjānam? Tas būtu vēl labāks kadrs. Davai. Uztaisim tādu. Ar ko jūs tevis vairāk spēlējat? Sporta spēles? Jā, tāda arī tā noruna bija. Mums sadarbība ar e-sporta Baltijas līgu. Un viņi mums iedeva PlayStation, mums tikai sporta spēles. Tu ies Instagramā, jā? Man šis izķās pēc īsti, ok. Jā, tas ir. Vienu, tu būs Instagramā? Nē, es nezinu, bet ir tāda noma. Davai. Bet mums negāja NBA. Tas Negāja, nebija iestudēts, jā. Mēs negribējām tev iekāst. Tādā ziņā, ka negāja spēle? Jā. Kā būs kādreiz. Tur tā kā lādējās kontents kaut kāds. Jā, viss ir izdomāts. Jā, aktieris. Mēs ar tevi sarunājam, jā, lai NBA neiet. Jā, un hokejs ir 1-3-0, 3-0. Vislabākais NHL, protams, ir 93. gada NHL. Jo to mēs ar Brečkām ļoti daudz spēlējām. 94. gadā, laikam. Bet... Kas tur slido kaut kādi pikseli? Jā, tur ļoti vienkārši. Kvadrātiņi, jā. Tieši kā es to prasīju. Jā, X-iņš ir piespēle, nolīte mest.
Un tad tikai kontrolē to spēku un viss. Un nav nekāda tur sprinti, nav nekas tur... Nav pat triku nekā vispār. Nē, tikai kā... Old schools. Tad tev patīk old schools labāk, ja? Paskot, ka tur old school mašīna braukā. Jā, kāda Vai tomēr mašīna tev ir jauna modeļa? Var teikt, var neteikt kādu konkrēti, bet man vairāk interesē tas vai ir old school. Nē, jā, es vēl gadu apakaļ braukāju ar Hilux. Kas ir Kā Hilux? lūdzu? Tieši tā. Hilux? Toyota Hilux. Es domāju, tāda... Tas ir marka bez modelis, tad ok. Nē. Tas ir, kur tu štajā krāvas kastā ieliec 10 ēras. Trakers slavenais. Pagad, tas ir džips? Ar piekapu tā kā... Pīkaps, jā. Piekapu džips, nu jā, saprat. Tas jau ir forši. Tas ir meža variants. Jā, bet atkal viens mīnus ir, ja teiksim, mēs runājam par tehnoloģijām un teiksim, kaut kādām spēlēm, tad vienīgais mīnus ir... Nav internets? Jā. Nopietni tev nav internets? Bēdīgs. Ir bēdīgs internets. Kā? Nu stāsti man, tāpēc, ka tev ir bērns, un kā tu viņu audzini? Kā tur ir? Teiksim, ja Rēdliks pazvana, ir banka! Šis ir svarīgi. Vai viena no lietām, kas man dzīvē uzvāk visvairāk, ir lēts internets. Vai, ka neiet pēkšņi. Tu aizēj mājās, tev šodien neiet internets. Kā neiet? Maksā naudu. Internetam jāiet, viņš neiet. Es jau viņu esmu notraipījusi no visām pusēm, bet nevar atcerēties atdot tagad atdevu. Tādot ko? Internetu paroli. Ārmandam? Jā, no Lauras. Ko? Tas bija tajā Nike pasākumā? Nē, tas bija tajā dienā, kad tu nebija filmēšanā. Jo tu biji iestrēdis salpos un tad viņi pārāk... Mans Dievs palaid garām Lauru? Jā. Un Dukuru tu palaid garām. Nē, es atceros, ka Dukura, bet man ļoti patīk Laura. Dukurs dejoja un Laura dejoja. Nē, Ļeņingradam. Uj. Stop. Tagad tu esi tur runājies, tev ir fanu jautājumi, jā? Ja brālis tev brūvē sidru? Pareiz, Krišķian? Nepareiz. Ko viņš brūvē? Alu. Tad ko tu dari brīvajā laikā? Daru. Alu. Ok, kurš no jums brāļiem ir lielāks huligāns? Huligāns? Mums, es varu kaut kādu referenci izdarīt par no dārziņa, ka mēs visi gājām dārziņā. Tad es biju Eņģelīts, tad vidējais brālis Jēkabs bija, tas bija Mežonis. Bet tad trešais Mīķels, tad tas ir vispār traks. Vajag būt vēl mutēm vaļā šeit. Jā, mutīgs. Ko jūs tagad darat? Tūlīt svinēsim uzvaru. Ir divas meitenes, kas man patika. Jūs abi divi esat precējušies jau, jā? Jā. Man divas meitenes, kas patika ļoti tiešām. Sākam jau 16 gadu vecuma. Man tagad 22 ir. Un es tā kā vienmēr ļoti kavējos un īsti neko neizrādīju, bet es jūtu, ka jau mūsdienas nepasteigsies. Abas divas apprecējās jau tagad. Līdz 22. Ko jūs iesakāt? Tīri nākamo, ko ieraudzīšu, tad vienkārši ņemt ciet? Uzreiz. Vienalga, agrā vecumā? Lai cik neapret. Jā. Cik gados apprecējies? Tagad. Jau bija. Nē, principā, ja tu neaprecēji viņas, tad viņas nebija tās īstās. Tad viņas nebija īstās, jā? Labi. Visu cieņu. Paldies. Šis bija Krišjāns Rēdliks pret Dairu Bertānu. Ārnums vienkārši šādiem maliņām skatījās. Visu cieņu puiši. Es slēgšu ārā un iešu studijā. Paldies.